Reiz es, Runcis Renārs, izņēmis no pasta kastītes žurnālu mazajiem bērniem. Ezi, ērti iekārtojos šūpuļkrēslā un kā pirmo sameklēju lapusi mini mīkliņu. Tā, kas stāv mežā uz vienas kājas. Ļoti interesanta mīkla. Kas gan mežā varētu stāvēt uz vienas kājas? Jau? Spēlēsim vēlreiz, Pīkā. Jā, Pīka, atkal tev būs 6. Un vēl tu teiksi, ka tu tāpat vienu uzmeti 6. Atkal 6, atkal 6. Nu, es jau tev teicu, Pīka. Nu, nav tur nekāda speciāla paņēmiena. Es metu uz labu laimi. Riču rači ir laimes spēle, Pīka. Jā, nekādu paņēmienu, nekādu zināšanas tur nav vajadzīgas. Jā? Nu, bet kā tu tā vari teikt? Zināšanas vajadzīgas. Pirmkārt ir jāzina aritmētika, lai var saskaitīt metamā kauliņa punktus, lai var izskaitīt, pa cik lauciņiem jāiet. Un krāsas jāpazīst – zilā, sarkanā, dzeltenā, zaļā. Ai, jā, vajadzīgas zināšanas, kā uzmest 6, vai ne? Nu, protams. Dzirdi, Pīka? Pazīstamas skaņas, Ai, tūlīt ies vaļā. Labi, ka iznācām pagalmā. Tev vismaz būs klusāk. Pīkā, tev jāmet. Labi. Ándale, ándale. Arriba, arriba. 3. Skaties, Pīka! Ruks atvēris logu! Jā, nolicis palods to mūzikas kastīti! Pīkā, to mūzikas kastīti sauc par magnetofonu, un tas ir uzgriezts uz viskaļāko. Jā! Nu jā, tagad jau mēs arī te nevarēsim spēlēt tiču rači! Jau, pelēni! Nu, pelēni! Pelēni, vai dzirdat mani? Vau, nu kas te notiek? Kas tas par drausmīgu troksni? Jābēg no mājas ārā jau. Sivēns Ruks spēlē! Magnetofonu! To viņam uzdāvināja dzimšanas dienā. Uzdāvināja magnetofonu un vienu ierakstu. Ai! Un tagad viņš to spēlē no rīta līdz vakaram. Jā, un no vakara līdz rītam. Ai! Nu kāds neprāts jau. Apsēdos, lai palasītu ezi. Nu, lai atminētu kādu mīklu. Kur nu? Sākās tā mūzika. Visi griesti līgojas, lampas šūpojas. Burti lēkā acu priekšā. Un mums? Runci Renāri, mums jāspēlē ričurači. Jāskaita lauciņi. Kā tu skaitīsi? Ja visu laiku ausīs skan tas ai. Jā. Līdz šim skanēja tikai mājā, bet tagad skan arī pagalmā. Nu, ko lai mēs darām, Runci Renāri? Ko lai darām jau? Pelēni, neklausīsimies! Labi. Lai Ruks dārdina savu mūziku, lai dārdina cik patīk, mēs pelēni neklausīsimies. Neklausīsimies. Jā. Mēs minēsim mīklas. Labi,
labi. Mīklas. Klau, Ezī bija viena ļoti interesanta mīkla. Kas? Mīkla! Aha. Kāda? Nu kāda, kas mežā stāv uz vienas kājas? Uz vienas mājas. Kājas! Uz vienas kājas. Ai. Oi, mežā stāv. Ai. Es neko nevaru izdomāt. Man traucē tā skaļā mūzika. Mēģināsim, pelēni, Ruku dabūt pie loga. Pasauksim un palūksim, lai pārtrauc skaļo mūziku. Aha, labi. Labi? Jā. Rūk! 3, 4. Es brīnos, kā viņš var nedzirdēt. Nu jā, viņš nedzird tādēļ, ka dejo. Viņš jau nav pie loga. Jā, viņš lēkā pa istabu, pa krēsliem, pa dīvānu, reizēm iesvilpjas un pa reizi ieprātas. Oi, kad ir tas ai. Paklau, pelēni, ja mēs viņu nesasauksim, Pīka, paklau, uzej pie Ruka, piezvani pie dzīvokļa durvīm, atvainojies par traucējumu un palūdz, lai viņš... Jā, lai viņš izslēdz mūzikas kastīti. Pareizi, lai samazina skaļumu un noņem no palodzes. Nu kādēļ runas Renāru? Viņš atver logu, noliek magnetofonu uz palodzes un vai tad kāds pagalmā vēlas dzirdēt tik skaļu mūziku? Sivēns Ruks ar citiem nerēķinās. Nu jā. Viņš pieskandina visu pagalmu, nevienam neprasot mjau. Nekas nesanāca. Kā? Neiznāca? Ko Ruks teica? Neko neteica. Viņš nemaz neatvēra durvis. Ka? Es zvanīju, pēc tam, kad lauvēju, bet durvis viņš neatvēra. Nu ko darīsim? Ai, Skatieties! Pat lielā bērza strāsdien satraukti un nebaro mazeļus, jo baidās izlidot no būra. ai, zvirbuļi arī vairs nečivina pa krūmiem. Ruka mūzika aizbaidījusi visus pagalma putnus. Pat bāloži no pažogals aizlaidušies. Jā. Ai. Pelēni, Ruks pienāca pie loga. Rūk! Lūdzu, nespēlē tik skaļi! Jā, koki ir zaļi, jā. Vai, tu vari izslēgt mūziku? Ieslēgt mūziku? Jā, tūlīt. Nē, Ruk, lūdzu nonāc lejā! Dejā, jā, jūs gribat griezties dejā. Lūdzu, es arī dejoju. Pelēni, lieta ir ļoti nopietna. Klausoties skaļo mūziku, Rukam radušies dzirdes traucējumi. Mūzika nekavējoties jāpārtrauc. Jāpārtrauc! Runs un Renāru, tuvojas vakars, visi gribēs skatīties televizoru. Mājās skan ai! Mazuļi nevarēs aizmigt. Es zvanīšu avārijas brigādei, lai atbrauc un atvieno mūsu māju no elektrības tīkla. Tad arī mūzika apklusīs. Pelēni, skatieties! Re! Tā! Es ieslēdzu apgaismojumu. Op! Vērojiet uzmanīgi. Tiklīdz spuldze nodzisīs, arī Ruka magnetofons apklusīs.
Ko? Dzirdi, mūzika apklusa. Nē, Pīka, beidzās mūzikas ieraksts. Lentā, jā, Ruks attīs lentu atpakaļ un viss sāksies no gala. Zini, Pīka, es atminēju to mīklu, Jo? kas mežā stāv uz vienas kājas. Nu? Tā esmu es. Nu, ja es ieju mežā, paceļu vienu kāju un stāvu. Jā. Ja tu stāv uz vienas kājas, ja tu pacēls vienu kāju, tad tu stāv uz otras kājas. Oi! Puh! Uz otras. Nu jā. Labi. Tad es paceļu otru un stāvu uz pirmās. Uz vienas kājas. Ai. Nē. Oi! Oi. Dzirdi? Jā, avārijas brigāde atbrauca. Tūlīt atslēgs elektrību. Jā. Labi, viņa nodzisa. Jā. Bet mūzika pīk skan. Oi, šausmas. Au! Elektrība ir atslēgta, pelēni. Bet mūzika skan, Ruci Renā! Tiešām skan. Jā. Es zinu, Rūci Renāti, viņa magnetofonu darbina baterijas. Tiešām, pelēni. Nu kā man tas nebija ienācis prātā? Rūci Renāti, avārijas brigādes mašīnai taču ir celtnis. Jā. Lai tā mašīna piebrauc pie Ruka loga, celtnis jūs uzcelt līdz palodzei, jūs paņemsiet magnetofonu un nobrauksiet ar visu lejā. Ļoti laba doma, pelēni. Tūlīt visu nokārtosim. Nāc, nu, ai, šurpu! Tā! Uzmanīgi, Ruci Renā! Jā! Nu, repelēni! Lūk, tas aparāts! Beidzot, mums būs klusums! Oi, beidzot mūsu pagalmā ir klusums. Jā. Strāzdi iesvilpās krūmos. Paklausies, sāk čivināt zvirbuļi. Baloži atgriežas pažobelē. Cik labi klusumā. Pīk. Un nāk klusumā tādas labas domas. Jā. Rudzi Renār, Jā, pelēni! es atminēju ieža mīklu. Ak, to, kas mežā stāv uz vienas kājas? Jā, tā ir sēne, Rudzi Renār. Kur palika mans magnetofons? Vai tas nav izkrīts pa logu? Kur tas varēja pazust? Ko? Tavs magnetofons, Ruk, ir šeit. Tagad tu iemācīsies klausīties klusumā. Vai vēja šalkoņu bērzā tu dzirdi? Es... Vai strāzdu svilpošanu,
un zvirbuļu čivināšanu tu dzirdi? Es neko nedzirdu. Slikti, Ruk. Un tagad klausies, ko es tev teikšu, un atkārto čuči, čuči, čučētāji, čuču muižā, čuči. Nu, atkārto. Čuču, 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 muču, čuču, čuču. Jā, Ruk, čuš, no tā lielā trokšņa arī tev ir aizkritušas ausis. Rīt aiziesi pie ausu ārsta, lai pārbaudītu dzirdi, bet mūsu pagalmā pie mājas durvīm turpmāk būs šāda zīme. Kāda zīme? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu mājas pagalmā skaļa mūzika vairs nebūs dzirdama. Bet tagad čuči, čuči, čučētāji, čuču muižā, čuči.